Sveicienu visiem, sveicienu Augstvalsts ģimnāzijai, skolotājiem, skolēniem, klausītājiem. Atgādināšu, mani sauc Kārlis Droni, mācos arī 12. H klasē šajā skolā. Un šodien veidošu diskusiju ar Tomasu Pildigoviču. Es domāju, varam liels aplausus uztaisīt. Jā, atgādināšu arī, kad pats vadu Cilvēks aiz vārdu podcastu. Un arī, ja kādam draugam vai pazīstamam nebija laika šeit ierasties šodien, vai kaut kur jāsteidzas vai kā, tad tas viss tiks iemūžināts YouTube, Spotify platformās, droši pēc tam noklausieties. Bet šodien par tevi, Tomas Pildigovičs, milzīgs paldies, ka ieradies, gods ar tevi runāt. Es domāju, lielākā daļa šeit tevi atpazīst vai atpazīst no taviem komentāriem par Ukrainas karu vai no sociāliem tīkliem, vai kas varbūt ir par tevi dzirdējuši vai redzējuši. Un varbūt ir kāds arī, kas nezina, tad varbūt paskaidro, kas tad tu esi, ko tu ikdienā dari. Sveiciens visiem. Prieks jūs redzēt tik kuplā skaitā. Es nezinu, vai jūs esat šeit brīvprātīgi, vai tas vienkārši iemesls neiet uz kādu stundu. Man liels prieks būt šeit ar jums. Arī tas nozīmē, ka mani uz kādu stundu izlaida no krātiņa, no darba. Tā kā ar lielu prieku ar jums diskutēšu. Jāsaka arī uzreiz, ka tiešām esmu vienkārši šokā par jūsu skolu. Es jūtos kā kaut kādā cyberpunk 2050. gadā. Absolūts kosmos. Tā kā es ticu, ka tā ir forša vide, kurā tiešām mācīties, kurā atrasties. Jā, varam to sarunu virzīt jebkurā virzienā pēc tavām vēlmēm, pēc jūsu jautājumiem. Ja jums kādā brīdī rodas kāds jautājums, vai jums vienkārši garlaicīgi, vai kāda kritika vai komentārs, droši celiet roku. Droši celiet roku gan sarunas laikā, gan pēc tam var parunāt, un tas pat aicinājums jums visiem. Tomēr Tomas nesanāk katru dienu redzēt šādus Latvijas pārstāvis mūsu skolā, tā kā aicinājums tas. Tad aiciniet biežāk, vienkārši jā. Būtībā 3 vārdos par sevi. Mani sauc Tomas, man ir 28 gadi. Jūsu acīs varbūt es jau tāds dinozaurs. Es vēl gribētu domāt, ka es esmu vēl ar jums, vēl pietiekami jauns un svaigs. Šobrīd strādāju ārlietu ministres komandā. Esmu viņas padomnieks, strādāju ar jautājumiem pārsvarā, kas skar drošību un kas skar sabiedrības iesaisti ārlietās, ārpolitikā, drošībā. Jo skaidrs, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā pirmkārt, par drošība skar mūs visus. Es domāju, ka īpaši kontekstā kopš 2022. gada mēs saprotam arvien vairāk, ka īstenībā mēs nedzīvojam kaut kādā 19. gadsimtā, kur par ārlietām, par drošību domāja tikai tur karaļi un kaut kādi prinči un pāris viņu tur ieroču pienesēji. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā par drošību ir atbildīgi mūsu politiķi, valsts vīri, valsts sievas, mūsu bruņotie spēki, mūsu armija, bet principā atbildīgi ir arī privātais sektors, uzņēmējiem ir sava loma, akadēmiķi, pētniekiem ir sava loma, nevalstiskajām organizācijām, un principā tā skatoties uz leju, katram individam ir sava loma, sava atbildība valsts drošībā, valsts aizsardzībā, laikā, kad mums ir tāds pietiekami eksistenciāls drauds mūsu reģionā. Un šādos apstākļos ir ārkārtīgi svarīgi gan iesaistīt visu sabiedrību, gan arī komunicēt par mūsu ārpolitiku, par mūsu dažādiem lēmumiem, mūsu prioritātiem veidā, kas ir saprotams. Jo tā bieži ir tāda liksta vai tāda problēma, kas vajā politiķus un ne tikai visādus lēmumu pieņēmējus, ka viens ir izdomāt kaut kādu lēmumu vai kādu procesu, bet pavisam kas cits ir izskaidrot to tā, lai cilvēki, tā, lai dažādas sabiedrības grupas to saprot. Un šeit ir mans uzdevums. Es neesmu cilvēks, kurš ir strādājis daudzus gadus ministrijā.
es nāku no ārpuses, par manu ceļu mēs varam parunāt tālāk, kā tad es esmu nonācis šeit. Bet tā ir tā atslēgas funkcija, kad ir kāds, kurš ir no ārpuses ar svaigu skatu, kurš ar svaigām acīm var paskatīties uz to, kā lietas notiek. Un jā, šis ir tas atbalsts, ko es šobrīd sniedzu ministrei. Jā, paldies, Tomas. 28 gadi vēl esi jauns un it īpaši tik nopietnās pasaules tēmās. Bet vienu brīdi tu biji viens no mums, tu biji viens no vidusskolēniem, pats gāji tur 12. 11. klasē un tā tālāk. Un kāda no šīm skolas gaitām nonāci līdz šādam punktam? Jā, tātad man gadījās tāds diezgan varbūt neordinārs ģimenes stāsts, ka es lielu daļu bērnības pavadīju ASV, un tad faktiski es atgriezos Latvijā uz vidusskolas gadiem ar tādu pietiekami arī lauzītu, vecmodīgu latviešu valodu, ar tādu nedaudz pārspīlētu amerikāņu akcentu, kā jūs varbūt esat dzirdējuši, kā tautieši runā latviski, kas ir ilgus gadus pavadījuši ārzemēs. Un tad es mācījos ģimnāzijā Rīgā, un tur es sāku vairāk saprast, kas ir tie priekšmeti, kas man vairāk interesē. Es varbūt nejūtos vienmēr tā līdz galam tādā savā ādā, jo skolā, kurā es mācījos, bija izteikti fokusēta uz matemātiku, uz eksaktajām zinātnēm, uz bioloģiju, fiziku. Man vairāk padevās vēsture, dažādas valodas, literatūra un tā tālāk. Tāpēc varbūt dažreiz tas man raisīja tādas nelielas pārdomas iekšē par to, ka es nebiju varbūt tur pats top izcilnieks tajos priekšmetos. Bija man klases biedri, kuri piedalījās dažādās starptautiskās olimpiādēs un tā tālāk. Un tad dažreiz tas, protams, raisīja tādu iekšēju kompleksu, bet tomēr bija tādi forši skolotāji, draugi, atbalsta sistēma, kas tad ļāva man iekšēji nezaudēt motivāciju un arī izkristalizēt, kas ir tas, ko es vēlos studēt. Un es biju noskaņojies, ka es vēlos studēt ārzemēs, vēlos studēt angļu valodā, nostādīt sevi maksimāli tādā konkurētspējīgā vidē. Tas nebūtu nenozīmē, ka Latvijā tādas vides nav. Nē, Latvijā arī ir labas skolas un studiju programmas un tā tālāk. Bet es biju noskaņojies iet šo ceļu, un tas man arī izdevās, un es studēju vispirms Londonā, King's College, Karaļa koledžā. Es studēju ļoti īpatnējā fakultātē, kas saucās Kara studiju departaments. Tātad faktiski viss, kas saistīts ar drošību, ar ģeopolitiku, gan tādi militāri aspekti vairāk, gan arī, kiber, arī jautājumi, kas skar, tiesības un tā tālāk. Un tur tāda bija tāda diezgan nūģīga vide. Tur bija tādi džeki ar biezām brillēm, kas izspēlē kaut kādas tur kara simulācijas un nereāli daudz arī tur datorspēles spēlē un tā tālāk. Bet jāsaka, ka es īstenībā sajūtos kā mājās, tā intelektuāli. Un es teiktu, no tā posma tā viena atziņa, kas man, tāds viens princips, kas manī tiešām ieintegrējās, ir tas, ka, ja tu atrodi to vidi, kur tu tiec patiešām intelektuāli stimulēts, tad arī tā motivācija nebūs problēma. Jo es jūtu, ka man tiešām tā viela, tie dažādie semināri, tie kaut kādi visādas tur vieslekcijas, kaut kādi random tusiņi, kas tur notiek, ka mana interese pret to ir patiesa, un tad arī man nebija sevi baigi jālauž. Man nebija sajūta, ka, ak Dievs, ka kādam vajag mani sist ar pātagu, lai es tur vilktos uz skolu un tā tālāk. Un tāpēc mana motivācija bija patiesa, un arī sekmes man bija labas, kas noveda mani pie nākamā posma, kur es turpināju studijas Cambridges universitātē, kas ir aptuveni stundu uz ziemeļiem no Londonas, absolūti lauki. Tāds mazs, ziniet, kā tie snow globes, ja? Tāds maziņš ciems, kur ganās gotiņas, visi braukā ar velosipēdiem, un tāda 13. gadsimta pilsētiņa. Un tur es studēju vairāk, tādā nedaudz plašākā griezumā, vairāk starptautiskās attiecības, diplomātiju, netik ļoti tās drošības lietas. Un tā bija programma, kas ir aptuveni 1,5 gadu, un es biju noskaņojies, ka es tur dodos, protams, ļoti motivēts, un ka ar to arī
varbūt beigsies tas akadēmiskais ceļš, un tad jāiet īstajā dzīvē, un tā tālāk. Bet tas īsti nenotika, jo tur, tu man droši pārtrauc, ja paliek. Tur, kas notika, ir, ka man izveidojās ļoti labas attiecības ar manu maģistra darba vadītāju. Tāds sirms britu kungs, jā, ar zaļām velveta žaketēm, ar tiem elkoņu, tiem tur uzšuvēm. Un tur Kembridžā tā sistēma strādā tā, ka aptuveni reizi 2 nedēļās tev ir jāuzraksta, tev un vēl vienam vai 2 taviem kursbiedriem jāuzraksta eseja. Jums tas ir jāiesūta konkrētam pasniedzējiem. Viņš viņu izlasa, tur sarkanu visu sašvīkā, un tad jūs abi nākat pie viņa, un kaut kādu stundu aptuveni jums ir tā kā jāpaukojās. Jums ir jāizstāv tas savs darbs, kuru jūs esat uzrakstījuši. Un tās sarunas ir tādas diezgan, tādas asas, bet jāatcerās, ka tas nav par tevi. Ka tas mērķis nav tevi kaut kā tur aizvainot vai sagraut tavu pārliecību par tevi. Vai, tas nav par taviem kompleksiem. Tas viss ir tikai par to, kā tu spēj aizstāvēt savu to darbu. Un tā teikt, rūdās tas tērauds, un caur šādām sesijām mums nodibinājās labas attiecības. Un vienu dienu es atceros, viņš mani uzaicina uz tēju. Tā ļoti tāda britu vai ne pretencioza lieta. Un viņš man pamudināja pieteikties turpināt studijas doktorantūrā, par ko es īsti nebiju tā vispār domājis, jo tas man likās tomēr baigi tāda nopietna pētnieciska padarīšana, bet tad man bija tāds pārdomas vairākus mēnešus, bet principā es nonācu pie tādiem 3 jautājumiem, uz kuriem es īstenībā lielā mērā pat turpinu bāzēt savu dzīves filozofiju. Es nenācu neko tā kā sprediķot, bet iespējams šie jautājumi arī jums noder, domājot par kādiem nākamajiem soļiem vai izvēlēm, lielām vai mazām. Pirmais jautājums ir, vai šo lietu darot, es kļūstu stulbs? Un skaidrs, ka es jūtos, ka ne, šajā vidē es noteikti nekļūstu stulbs. Ka gan viens ir tur visas tās mācības, bet otrs ir tie cilvēki, kas ir apkārt. Kādas sarunas man ir ar viņiem, kādu manu šķautni viņi no manis izvelk, kādas domas man ir galvā, kad es esmu ar viņiem. Jo skaidrs, ka ja man ieliktu ar pilnīgiem tā kā dzērājiem, tad es pats arī sāku iemiesot tās kvalitātes. Vai ne? Es agrāk par to vispār daudz, man liekas, pārdzīvoju, par tām savām attiecībām ar vidi, un kā Dievs, es esmu tik ietekmējams, varbūt man vispār nav savu ideju, manī nav nekas oriģināls un tā tālāk. Bet ar laiku es sapratu, ka es esmu ietekmējams, bet tad atbilde ir nostādīt sevi tajā vidē, kurā es vēlos, lai tā man ietekmē. Un tad tas pirmais jautājums, es sapratu, ka nē, es nekļūstu stulbs. Šī vide noteikti liek man augt, liek man domāt. Otrais jautājums ir, vai es šo lietu darot, vai ar šiem cilvēkiem esot, vai šajā vidē esot, vai es kļūstu ļauns, respektīvi, vai šie cilvēki iemieso tās vērtības, kuras es vēlos nest, vai šeit ir kaut kas toksisks, vai šeit ir kaut kas tāds ētiski problemātisks. Un atbild arī, protams, bija nē, ka nē, šī vide, manuprāt, padara kopumā mani labāku. Un trešais ir, vai es esmu vesels. Un šis varbūt nav jautājums, par ko jūs domājat daudz skolā, varbūt liekas, ka tā kā viss, jums ir neierobežots kaut kāds rezerves un spēks un nav jāguļ un tāpat var aiziet uz skolu un tā tālāk. Šis jūs lēnām panāks, esot universitātes dažādos posmos un pēc tam arī darbos. Šis varbūt ir sarežģītāks. Te man nebija tāds viennozīmīgs jā, jo man arī ir bijuši dažādi posmi ar tur izdegšanu un tā tālāk, bet tie ir tie 3 jautājumi, kurus es sev uzdevu, domājot par to, ko darīt tālāk. Es riktīgi atvaizējuši, bet pēdējā doma par šo, tas, kas notika tālāk būtībā ir, es uzsāku doktorantūru. Sākumā viss gāja ļoti rožaini, es veicu intervijas, man likās, jā, es esmu pētnieks, es tuvojos kaut kādai augstākai patiesībai, viss ir tik perfekti. Un tad sākās karš, un es burtiski pirmajās dienās pēc tā iebrukuma, Krievijas pilna mēroga iebrukuma, man sākās šausmīgas pārdomas,
tāds eksistenciāls par to, ka tomēr sēdēt smalkā bibliotēkā Kembridžā, ka tas ir tik bezjēdzīgi, ka kāda jēga. Cilvēki Latvijā ziedo naudu Ukrainai, viņi protestē, viņi iesaistās dažādās akcijās, pat bēgļus uzņem. Viņi dara tik daudz ko, un tikmēr es te čubinu kaut kādu savu disertāciju, kur izlasīs 3 cilvēki. Priekš kam tad es esmu mācījies? Priekš kam? Tik daudz laika iegrūsts, tik daudz naudas iegrūsts. Un es sapratu, ka es nedrīkstu ļauties kaut kādai tādai bezpalīdzības sajūtai, un ka man ir jādara kaut kas vairāk. Un tas ir tas, kad es sāku gan veidot to savu tādu platformu, cenšoties nodot tās zināšanas, kas man bija uzkrātas gan izglītības ceļā, gan ar dažādām darba pieredzēm un praksēm, parastiem cilvēkiem, ne galīgi ārpus akadēmiskās kopienas. Un tas man par pārsteigumu aizgāja šausmīgi strauji, tur gan Instagram platformā, gan tad mani sāka aicināt, man bija Radio 5, sava rubrika, man bija sava sleja, žurnālā Satori. Tas viss kaut kā ļoti strauji sāka attīstīties un tiešām simtiem, nepārspīlējot tur 400, 500 DMs ziņas dienā no dažādiem cilvēkiem, lūdzot kādu padomu vai tādas lielas lietas, mazas, ļoti praktiskas lietas, jautājot par dažādiem šī kara aspektiem, kas, protams, arī man uzlika tādu milzīgu atbildības slogu, vai ne? Es baidījos kaut ko saputrot, vai tas uzliek tādu atbildību, vai ne? Un man tad bija 24 gadi, vai ne? Bet nav tā, ka man bija kaut kāds mega dzīves pieredze. Un kas notika ir, ka pāris mēnešus vēlāk mani uzrunāja no NATO Stratkom centra. Tas ir viena tāda zem NATO, tā teikt, vairoga esoša struktūra, kas bāzējas Rīgā, kas strādā ar Krievijas ietekmes operāciju, dezinformācijas. Ko tieši Stratkom dara, varbūt pastāsta vieglākā valodā klausītājiem? Jā, tā ir iestāde, kur strādā eksperti, kas atmasko, teiksim, Krievijas, Ķīnas, citu režīmu dažāda veida operācijas, ko viņi veic informatīvajā vidē. Gan, teiksim, izmantojot sociālo platformas, gan izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Arī viņi skata cita veida ietekmes operācijas, kas notiek, kas mēģina sasniegt, teiksim, mērķus šajā cīņā par cilvēku, tā teikt, prātiem un sirdīm. Un viņi man teica, ka viņi ir pamanījuši to, ko es daru, un ka es nevēlētos pievienoties viņiem. Kas man nozīmēja atgriezties Latvijā, nolikt uz pauzes nedaudz to savu doktora darbu. Un to es arī darīju, jo man bija sajūta, ka come on, ir karš, šis ir tas brīdis, kad ir jādara kaut kas praktiski lietderīgs, ka šis ir tas brīdis. Un jā, būtībā es atgriezos Latvijā, aptuveni 1,5 gadu tur aktīvi strādāju ar visdažādākajiem projektiem, paralēli arī centos turpināt to misiju, komunicēt ar Latvijas sabiedrības dažādām grupām, ar visiem sākot no, man aicināja runāt ar trešklasniekiem, jo arī bērni dzird visu, ko runā vecāki, un arī bērni. Jūs būsiet pārsteigti, cik daudz īstenībā 7-8-gadīgi bērni zina par Zelenski un Putinu, un kas un kā, un kāda veida draudi eksistē. Jūs būsiet tiešām ļoti pārsteigti. Līdz pat man ir aicinājuši uz Latvijas cietumiem, nopietni, uz kādiem 5-6 cietumiem braukt pie ieslodzītajiem, arī diskutēt par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar drošību. Un tas, protams, prasa attīstīt šo prasmi, šo spēju komunicēt tās savas uzkrātās zināšanas dažādām auditorijām, kas noteikti ir, es teiktu, arī vēl viens padoms, ko es varētu jums iedot, ka vienalga, lai arī kas jūs kļūsiet, vai tie ir inženieri, vai ekonomisti, vai baņķieri, vai politiķi, vienalga, viens ir, jūs uzkrāsiet kaut kādas zināšanas un ekspertīzi, bet tikpat svarīgi ir, lai jūs attīstītu tos muskuļus, lai to spētu nodot, lai spētu paskaidrot citiem, kāpēc tas ir noderīgi, kāpēc tas ir svarīgi. Un man šķiet, ka bieži šī prasme ir tā, kas
kas dažreiz pieklibo. Nu jā, un tad pēc šī nākamais solis man ir bijis tagad pievienoties ministrs komandai. Tagad strādāju pie viņas aptuveni 1,5 gadu. Par to mēs varam parunāt varbūt kaut kādā nākamajā blokā. Un paralēli tam es esmu beidzot nomocījis līdz galam to doktora disertāciju. Burtiski aizstāvēju viņu pirms 2 nedēļām. Gandrīz nomiru, godīgi. tas mani gandrīz iegrūda kaut kādā aizā, bet te nu es esmu. Un jā, kaut kā tā. Tas būtu tas stāsts. Kas mani interesē, pavadot visu šo laiku Lielbritānijā, studējot ASV, kā tu saglabāji šo iekšējo latviskumu? Tagad arī pārstāvi Latviju. Kā tu esi šo visu saglabājis? Jā, viens noteikti ir audzināšanas aspekts. Es domāju, ka mēs visi jūtam, ka ir kaut kādas vai ne tādas normas vai izpratne par to, kas ir pareizi, kas nepareizi, ka ir kaut kas tāds no vecākiem vai ne nospiedies. Es tiku audzināts tādā patriotiskā ģimenē, var teikt, arī Amerikā dzīvojot, mūs ar māsām sūtīja uz latviešu skoliņu, lai neaizmirstu to valodu un tā tālāk. Bet jā, arī esot universitātē, es nezinu, man vienmēr kaut kā gravitēja arī lasīt, interesēties par dažādām problēmām, kas skar mūsu reģionu, arī iet uz dažādām, vieslekcijām un tā tālāk. Es pat lasīju īstenībā Latvijas ziņus, pat kaut kādus tur Delfu, visādas dīvainās, ziņas, kas ir ziņas tikai Latvijā, tur no sērijas par kaut kādu. Es pat neteikšu. Jā, tā kā es domāju, ka viens ir audzināšana, otrs, protams, ka man tieši jūsu posmā esot izveidojās, es teiktu, tādas core draudzības. Tādi mani, 2, 3 absolūti labākie draugi, tās draudzības dzima vidusskolu beigās. Un es nezinu, kā to fenomenu īsti izskaidrot, bet es šo novēroju īstenībā vairākiem saviem vienaudžiem, ka pēc tam, protams, jums būs citi vēl draugi, tur bakalaurā, maģistrā, kaut kādos darbos, Erasmusos, tusiņos un tā tālāk. Bet kaut kādu iemeslu dēļ tās saiknes, kas dzimst šajā posmā, bieži izdzīvo. Protams, ne jau pašas no sevis, jebkuras attiecības ir darbs, un tas arī būs atkarīgs no jums, vai jūs kaut kā tur iečakosieties. Un ne tikai teiksim, sarunas, bet arī tas, vai jums būs kaut kādas jaunas pieredzes, kas jūsu to draudzību stiprina, jo ļoti ātri jūs sapratīsiet, ka īstenībā ir apnicīgi tikai atcerēties pagātni, un tur, kā mēs tur vidusskolā, tur to un to. Tas jums izvilks kādu pusgadu varbūt. Pēc tam jūs kaut kā organiski jutīsiet, ar kuriem ir tas impulss radīt jaunas pieredzes, kas jūs saliedēs un saturēs tālāk, un ar kuriem tas būs tikai vidusskolas posms, ar ko jūs būsiet bijuši kopā. Bet tās draudzības noteikti man vienmēr ir bijusi arī papildus stimuls saglabāt saikni ar Latviju. Tev ir kaut kāda iedvesma bijusi, kāda personība, kas arī tev varbūt palīdzējis, motivējis tikt visam šim procesam cauri un nonākt šajā punktā? Jā, es domāju, ka noteikti vispār, teiksim, kāds mentors, ja var izmantot šādu vārdu, tas ir kaut kas var absolūti izmainīt dzīvi un palīdzēt tikt cauri dažādiem izaicinājumiem. Tā kā varbūt arī jūsu gadījumā, domājot, ja jūs domājat par kādām, praksēm, ko darīt vasarā vai kādiem pirmajiem darbiem vai nometnēm vai ko tādu, ja jūs jūtat, ka tur ir kāds, nosacīti pieaugušais, kurš būtu gatavs jums veltīt kaut kādu uzmanību, kurš būtu jums gatavs kaut ko paskaidrot, nemoralizējot, bet kaut ko parādīt, paskaidrot, ļaut kļūdīties, absolūti izmantojiet to iespēju. Protams, zināmā mērā šī funkcija būtu jāpild arī skolotājiem, bet nevienmēr tā ir, vai ne? Un skolotājiem tomēr ir jāmenedžē tur 30 dzīvnieki vai ne, vienā tā teikt, būrī, un tad ir grūti varbūt gaidīt dažreiz tādu personīgu attieksmi. Bet man ir bijuši daži tādi. Viens, protams, ir, es teiktu, mans tēvs man ir palīdzējis ar padomu vienmēr.
Bet arī man principā ir bijuši 3 tādi nopietnāki darbi. Un man ir palēmējies, ka visos tajos 3 darbos tas priekšnieks vai priekšniece es esmu jūtis, ka viņiem rūp. Un īstenībā arī šajā darbā es teiktu, ka ārlietu ministrija ir miljons visādas atbildības un tā tālāk, bet es teiktu, ka ir bijusi vienmēr tāda komandas sajūta arī, un ka dod iespējas uzņemties iniciatīvu un kaut ko darīt. Un man šķiet tas arī jauniem profesionāļiem tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, ka tiem jaunajiem dod iespēju, ka tiek investēts tajā jaunajā paudzē. Un tādā ziņā man pret jums ir augstas ekspektācijas, ka arī jūs turpināsiet šo. Jā, tieši tā, dzirdējāt visi augstas ekspektācijas. Mums arī pie skolas, man patīk, ir šīs zīmes, ka tur, piemēram, attālumā ir Harvarda, tur, man liekas, arī Cambridge, Oxford, šīs visas prestižākās skolas, un arī beidzot varam dzirdēt arī kaut tieši pieredzi, kurš ir studējis vienā no prestižākajām skolām. Cambridge'ā, domāju, visi ir dzirdējuši. Varbūt pastāstīja, arī, ja kāds mērķtiecīgi aug šī tik augsta mēroga universitātēm, ar ko varbūt atšķirās no vidusskolas, ar ko tieši Cambridge no citas augstskolas, šīs Londonas atšķiras. Kāds bija tas mācību varbūt process, kaut ko vairāk pastāstīja? Jā, Cambridge ir unikāla vieta dažādos aspektos, bet es teiktu viens, varbūt tāds pat cilvēcīgais, ar ko būtu jāsāk, ir, ka tiešām tur cilvēkiem ir cita attieksme. Un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Tā citāda attieksme izpaužās tajā, ka, teiksim, Latvijā es daudz piedzīvoju, arī skolā, bet arī es esmu dzirdējis, ka Latvijas augstskolās dažās tā ir, ka skolotāji ir tie, kas visu laiku pieskata un baksta tos skolēnus, sakot, Pēterīt, tu neesi izpildījis mājas darbu, cik slikti, jājai, vai tu, Jānīt, tur kaut ko nokavēji, nedari tā, vai tu neesi nolicis šito ieskaiti, vai tu toreiz biji slims, kad bija kontroldarbs, lūdzu izdari to, ja tu to neizdarīsi, tev būs kaut kādas sekas un tā tālāk. Un, notiek šāda veida, uz šāda pamata tiek strukturētas tās attiecības. Cambridge'ā ir otrādi. Neviens tev pakaļ neskrien vispār. Ja tu negribi rakstīt eseju, neraksti. Tu gribi pildīt uzdevumu vai piedalīties kaut kādā seminārā vai simulācijā. Piedalies. Negribi? Nepiedalies. Bet tad tiekamies gala eksāmenā un redzēsim, kā tev iet. Un īstenībā tas viss ir otrādi. Skolēni un studenti ir tie, kas iet pakaļ profesoriem un saka, Klau, es labprāt pieteiktos uz papildus konsultāciju. Es labprāt apspriestu to, ko es esmu izlasījis vai uzrakstījis. Man ļoti noderētu laiks ar jums. Un sākumā tas aizņem nedaudz laiku, līdz es to uztvēru, pāris nedēļas, varbūt kādu 1. mēnesi. Bet tad, kad tas mentālais klikšķis notiek, ka īstenībā tev šo vajag. Tu esi tas, kurš par šo maksā. Tev ir tā privilēģija būt šajā vidē ar šiem cilvēkiem tik un tik nedēļas gadā. Tad tu saproti, ka īstenībā tas ir tavās interesēs maksimāli paņemt to, ko tā vide dod. Ka īstenībā reāli tu varētu vispār nenākt nekur līdz tur maijam un maijā atnākt uz gala eksāmenu un pamēģināt viņu nolikt. Tu varētu, un tev neviens pa to gadu tevi baigi, labi, es nedaudz dramatizēju, bet kaut kādā tur gan jau tur semestra vidū gan jau kāds tev tur uzrakstīt vēstuli. Bet kopumā tiešām, es teiktu, tas ir viens tā attieksme. Otrs, varbūt, kas atšķir Cambridge, ir, ka tomēr diezgan daudz arī tāds, pietiekami individuāls uzmanības tev tiek veltīts. Kā jau es minēju, tas individuālais laiks ar pasniedzējiem ir arī mazākas tās klases, mazāki kursi. Un arī tā vide, viss tiek pakārtots tam, lai tu varētu nodoties tai prāta dzīvei. Teiksim, tur ir universitāte sastāv no 30 tādiem maziem kampusiem, nedaudz kā tādā Harijā Poterā.
Un tur notiek viss. Tur notiek, katrs dzīvo tādā mazā burbulītī, tur notiek ēšana, tur ir dažādas sporta komandas, tur ir, nezinu, katrā ir baznīcas daudz, ir ēdnīcas, ir dažādi pulciņi miljonus un tā tālāk un tā tālāk. Un tajos laikos mums arī tur bija Latviešu biedrība, arī tagad ir. Es biju klāt, kad viņi tika dibināta. Un, cik ir aptuveni cilvēki latvieši Kembridžā? Tajā laikā man šķiet bija kādi varbūt 15, 20. Tagad man šķiet ir nedaudz mazāk, tagad varbūt kādi 10, jo Brexits ir nācis par sliktu, jo tas ir padarījis studijas dārgākas. Un, tur ir tiešām jādabū kaut kāda varbūt daļēja stipendija vai kas tam līdzīgs pārsvarā. Kā tevi Kembridža izmainīja kā personību? Es gribētu domāt, ka uz labo pusi. Viens ir, es saku par šo attieksmi, nedaudz saprast, ka īstenībā vidusskola, tas, kur esat jūs, ir pa lielam pēdējais punkts, pēdējais posms, kad vispār kaut kas dzīvē ir tā obligāti. Kur jums katru dienu, ja jūs atnāksiet neizdarījuši jūsu tur mājas darbu, jūs kādi 4-5 pieaugušie tur čakarēs, vai ne, un jums liks kaut kādu tur eklasē, nezinu, tur kādu krustiņu vai kaut ko tādu. Pēc tam, labi, kas ir obligāti, ir tas amerikāņu teiciens, vai ne, nāve ir obligāta un nodokļi ir obligāti. Pa lielam maksāt nodokļus, citādi jūs cietumā iemetīs. Pa lielam viss pārējais ir jūsu rokās. Jūs būsiet tie, kas kūrēs to jūsu realitāti. Un tāpēc es domāju, ka jau šajā posmā domājiet par to, uz kādiem principiem jūs vēlaties organizēt šo dzīvi. Un es teiktu, tas par to attieksmi, tas, ka neviens neauklēsies, neviens tev neteiks tā kā, ok, tagad tu drīksti darīt lietas, tagad lūdzu tur uzņemies iniciatīvu un kaut ko iemācies. Nē, es domāju, ka tas ir tas. Bet protams, tās iegūtās zināšanas, kontakti, to, ka vispār kāds pasniedzējs teica, zini, tev jāpiesakās tur doktorantūrai, bez tāda veida pamudinājuma es šaubos, ka es pats kaut ko tādu būtu darījis. Bet vienu brīdi tu pat biji gatavs atmest šo doktora grādu un plaši... Ūdeni palūgt. Jā, kāds rekomarkā atskries pakaļ, bet es gribēju parunāt varbūt nedaudz par sociāliem, sociāliem mēdījiem, jo vienu brīdī tu pat biji gatavs atmest šo doktora grādu un plaši pievērsies tieši uz sociālajiem mēdījiem. Varbūt pastāst mūsdienās, kāpēc tie ir tik svarīgi un kāpēc tieši tu pievērsies tik dziļi no tā. Un es domāju, ka arī tas, ka viens no paskaidrojumiem ir tas, ka arī tevi atpazīst mūsdienās daudz no sociāliem. Kā tu izdomāji, kāpēc viņi ir svarīgi un kā tos izmantot? Tas izklausās tagad tā nedaudz cringe, ne? Atmest doktora grādu, lai liktu Instagram stories. Tas izklausās tā pēc ļoti apšaubāmas loģikas. Bet kā jūs skaidrojat, tajā brīdī man likās, ka ir jādara kaut kas, kas var tādu tūlītējāku impaktu atstāt. Jā, kas mani pārsteidza, ir tas īstenībā, cik daudz cilvēki interesējas par tādām pietiekami nopietnām tēmām, bet ka uz viņu jautājumiem, teiksim, tādi Delfi vai LSM vai tādi pamatmediji nespēja sniegt īsti tās atbildes. Vai tās atbildes ir pārāk tādas sausas tehniskas, vai arī viņas tieši vairāk rada satraukumu un rada vairāk jautājumus nekā atbildes. Paldies, Lās. Bet man pašam tas bija lielā mērā pārsteigums, un es centos veidot tādu platformu, kas nav, teiksim, tāda augstprātīga, kas nav kaut kāda ļoti sausa akadēmiska, bet skaidrs, ka tas, ka bija šī izglītība un bija šīs pieredzes, tas deva tādu zināmu kredibilitātes pamatu. Nav tā, ka es iepriekš tirgoju veļas pulveri vai dezodorantu, un tagad es pēkšņi ar atlaižu kodu Tomas, un tagad es pēkšņi rakstīju par karu. Nē, tā nav. Tas it kā bija tā organiski, likumsakarīgi. Bet, tas viss arī ir
pavēris iespējas varbūt darboties kaut kā radošāk. Sociāliem tīkliem tomēr tā ir tā mūsdienu tehnoloģija, tā digitālā tehnoloģija arī. Tas ir kaut kas, ko mēs saprotam strādājot ar ministri kopā, ka laiks, kad varēja vienkārši rakstīt preses relīzes un likt ministrijas mājaslapā, tas laiks ir aizgājis. Skaidrs, ka neviens normāls cilvēks nekad neietu ministrijas mājaslapā lasīt kaut kādas ziņas, vai ne? Tas liekas pilnīgi arhaiski un ir jāpielāgojas šim digitālajam laikmetam. Bet es esmu centies arī caur šo attīstīt citus mēdījus. Man bija pamatīgu krietnu laika posmu, bija savs podcasts, piemēram, ar žurnālu Ir, saucās Ārskats, kas man ļoti patika pašam. Tas bija tāds tīri hobija projekts. Tā kā, jā, es esmu centies eksperimentēt, es nepretendēju, ka tur esmu atradis kaut kādu pareizo veidu. Jā, un tagad, runājot par šodienu, doktorgrāds tev ir sociālos tīklos, es uzbūvēju šo varbūt personību, kas dod jau tālāk sabiedrībai informāciju, tad varbūt pastāstīja, kā tagad tev ir tā ikdienas dzīve, varbūt kaut kāda day in a life, ar ko tev tagad vairāk sanāk sastapties, un vispārīgi par tavu darbu. Viss I'm cooked. Viss jāiet pensijā tagad. Es domāju, ka viss ir izdarīts, ko varēja. Tagad var tikai, sēdēt pludmalē un tā atskatīties uz dzīvi, atskatīties, kas bijis. Tagad... Es nezinu, vienu brīdi, kad bija baigais sagurums ar to doktora darbu, man iezagās visādas tādas woke pārdomas par tur work-life balance un vai šis ir, uz kādiem principiem būtu jāorganizē sava dzīve. Paldies Dievam, es tiku cauri šim. Tagad var atkal tā ar skaidrāku prātu reflektēt par lietām. Darbs, mini-stress, bet es domāju, ka īstenībā arī jebkura varbūt ministra birojā ir tāds ļoti, ļoti intensīvs, bet no ārlietās ir īpaši, vai ne? Skaidrs, ka jūs visi noteikti arī sekojat tam, cik strauji attīstās starptautiskie notikumi. Šobrīd tās prioritātes, es teiktu, pie kā mēs strādājam, ir 3. Pirmais, protams, ir stiprināt mūsu pašu drošību. Mēs redzam, ka šobrīd mums nav tieša militāra apdraudējuma. Teiksim, Krievija šobrīd nespēja veikt tādu klasisku, konvencionālu uzbrukumu NATO valstīm, jo tās karaspēks ir pilnībā piesaistīts Ukrainai. Pilna mēroga agresijas karam Ukrainā. Vienlaikus mēs redzam, ka Krievija turpina eskalēt dažāda veida provokācijas un tāda cita veida saucamos nekonvencionālos uzbrukumus pret NATO valstīm, kas nav tāds īsts karš, bet tās, teiksim, gadījumi, kad tiek bojāti mūsu zemūdens kabeļi, vai kad kādi droni ielido mūsu gaisa telpā, vai kad migranti tiek sūtīti mākslīgi uz mūsu robežām. Un Krievija šo dara, lai mēģinātu gan pārbaudīt, kā mēs uz to reaģējam, gan lai sētu šaubas cilvēku vidū, vai ne, ka mēs varam izlasīt ziņās, oh my God, Krievijas droni ir Igaunijas telpā. Ak, Dievs, vai tas nozīmē, ka ir karš, sēt nedrošību, sēt bailes. Un 3. mērķis ir mazināt mūsu atbalstu Ukrainai. Krievija cenšas mūs iebiedēt, sakot, ka ja jūs turpināsiet atbalstīt Ukrainu, tad arī tad jūs par to nosacīti samaksāsiet. Tad mūsu uzdevums ir darīt visu, lai mēs nevis tikai varētu teikt Krievijai, ne, šis ir kategoriski nepieņemami, lūdzu, beidziet tā darīt. Tas, protams, nekur tālu vai ne mūs neaizvedīs. Mums ir ļoti praktiski jāstiprina tās aizsardzības un arī tās saucamās atturēšanas spējas, tā, lai Krievijai nebūtu spēju turpināt šāda veida provokācijas. Tas nozīmē gan bruņošanos, gan Latvija, gan visas NATO valstis tagad ir vienojušās tērēt 5% no IKP aizsardzībai. Es zinu, ka tas var izklausīties vienkārši pēc randoma cipara, 3, 4, 5, bet tās ir ļoti lielas naudas summas, un tās nozīmē ļoti praktiskas spējas, teiksim. Gan stiprināt mūsu robežu ar dažādiem sensoriem un
novērošanas ierīcēm un žogiem un tā tālāk un tā tālāk. Tas nozīmē iegādāšanās, pirkt pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tas nozīmē arī skaitliski paplašināt mūsu pašu bruņotos spēkus. Un tas nozīmē arī ieguldīt infrastruktūrā, lai pie mums varētu būt vairāk NATO karavīru. Pie mums šobrīd ir sabiedroto karavīri no 14 vai 15 valstīm. Tas ir kā aptuveni puse NATO ir šeit pie mums Latvijā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas parāda jebkuram potenciālam agresoram, ka ja tu nopietni apsver jebkāda veida uzbrukumu, tad tev jārēķinās, ka tas būs uzbrukums visai aliansei. Bet tas nav tikai uz papīra. Tas nozīmē, ka mums ir jātīsta tās bāzes. Piemēram, Sēlijā mēs attīstam lielāko poligonu, kur varēs testēt arī dronus un dažādas tehnoloģijas, lai tie karavīri var būt šeit, mācīties, trenēties, apmainīties ar pieredzi un tā tālāk. Es izplūdu. Otrais bloks, pie kā mēs strādājam, ir tā saucamā Krievijas iegrožošana. Mēs redzam, ka 4. gadu iet karš, Putins nav atteicies no sava mērķa. Putins joprojām domā, ka viņš var iznīcināt un aprīt visu Ukrainu, un viņš nav gatavs pārtraukt šo karu. Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā nonākt līdz kaut kāda veida mieram, ir izdarīt spiedienu uz Krieviju. Tas nozīmē laupīt Krievijai līdzekļus, ar ko tā finansē karu. Šeit jūs noteikti esat dzirdējuši par sankcijām, tas varbūt izklausās tāds garlaicīgs termins, bet tas nozīmē liekt Krievijai piekļuvi tehnoloģijām, piekļuvi naudai, jo Krievija finansē savu karu no sava budžeta. Ja? Krievijas budžetā 70% no līdzekļiem, kas ienāk, ir caur naftu un gāzi, ko tā eksportē. Tas nozīmē, ka Eiropas valstis gandrīz visas ir jau atteikušās no, tā skaitā Latvija jau sen atteicās no Krievijas naftas un gāzes importa, bet ir citi, kas turpina pirkt. Un mūsu uzdevums ir izdarīt spiedienu uz šīm valstīm, lai tas nenotiktu. Un trešais bloks ir mūsu atbalsts Ukrainai. Mēs nedrīkstam nekādā veidā pagurt, jo mēs saprotam, ka reāli, kamēr Ukraina ir stipra, kamēr Ukraina cīnās, kamēr Ukraina spēja apturēt agresoru, tikmēr mēs esam drošībā. Tas ir tieši tik vienkārši. Un, mani vecāki šobrīd dzīvo Ukrainā, Kīvā, un tāpēc es tā personīgi arī to varbūt izjūtu šobrīd. Bet, realitāte ir tāda, ka pa dienu Kīvā viss ir normāli, cilvēki iet uz džimu, var nopirkt lati ar auzu pienu pa 4,50, tā kā pie mums cilvēki skrien tur pusmaratonus, cilvēki iet uz parku ar suņiem, tik līdz iestājas tumsa. Krievi sāk bumbot. Tagad aptuveni 700 to šahed dronu tiek palaisti katru nakti Ukrainas virzienā un visādas raķetes un tā tālāk. Jo naktī ir, protams, tas cilvēkus tur tādā terorā. Iedomājieties, kā jūs justos, ja jūs 3-4 gadus visu laiku gulētu saraustīt, ja visu laiku būtu sirēnas un trauksmes naktī. Un naktī, protams, ir grūtāk arī veikt visādus tur evakuācijas darbus un tā tālāk. Tā kā kamēr notiek šis viss ārprāts, mūsu tās prioritātes ir ļoti skaidrs un jāatcerās arī, ka šis pilna mēroga iebrukums Ukrainā, tas sākās 22. gadā, bet pirms tam Krievija jau 14. gadā sāka karu Austrum Ukrainā un Krimā, un vēl pirms tam, kādus gadus 10, tā gatavināja to augsni. Tā mēģināja iejaukties Ukrainas lietās, Ukrainas politikā, mēģināja sarīdīt cilvēkus vienu pret otru, izplatīt visādu dezinformāciju, burtiski gadu 10. Un to tā mēģina šobrīd darīt arī citās Eiropas valstīs, un arī Latvijā. Arī Latvijā Krievijai ir savs tāds ietekmes aģentu tīkls, gan dažādas politiskie spēki, visādi dezinformatori, visādi aktīvisti, visādi fake žurnālisti un tā tālāk, un visādi fake pētnieki. Mums ir ļoti svarīgi arī nezaudēt modrību, jo skaidrs, ka pat Krievijai karš tas nav izdevīgi. Tas jau ir tāds plāns C,
pirms tam tā darīs visu, ko tā var, lai iejauktos mūsu lietās ar nemilitāriem mērķiem. Jā, un to ar šo visu cīnēs. Es iedomājos, diezgan traks darbs, bet es arī jūtu, ka mēs varētu 10 stundas un pat ilgāk par šo runāt, bet laiks iet. Varbūt jums ir kāds jautājums? Jā, es domāju, ar to varam arī piebeigt, vai ir kaut kādi jautājumi, lai gan plus mīnus, es domāju, tu nosedzi visu svarīgāko. Ir kāds jautājums? Tas vairāk par augstskolu ārzemēs. Nebija tā, ka tu no Latvijas skolām aizbrauc uz ārzemēm mācīties, un tu esi tāds, es došos mācīties. Nebija tāds humbling sajūta, ka tu tur ierodies un tur ir pilns ar skolēniem, un tā kā, piemēram, ir ar lielākām sasniegumiem tur. Nebija tā. Ļoti labs jautājums. Noteikti bija, jā, ka tu vispirms esi tāds bravūrīgs 18-gadīgs čalīts, un tad tu aizbrauc tur, un ir tā humbling sajūta, bet tas ir tieši tāpēc arī ir jābrauc. Un, ja tas nav uzreiz uz kādu augstskolu, tad obligāti uz kādu Erasmusu. Vienkārši obligāti. Jums ir jāiegūst tā Eiropas pieredze, tā pasaules pieredze. Arī jums, manuprāt, nav nekāda pamata būt tur kaut kādos kompleksos, jo jūs jau esat uzauguši kā Eiropas pilsoņi. Jūs jau esat uzauguši, es pieļauju, es nezinu, kurā gadā jūs esat dzimuši, bet plus mīnus, jūs esat jau uzauguši ar visām Schengenām un ar eiro un ar bezvīzu ceļošanām un visām šīm tiesībām. Un paskatieties, kādā skolā jūs mācāties. Jā, tā būs humbling pieredze, vienmēr pārbaudīt savus spēkus kādā jaunā vidē. Tas nav vienkārši, tas prasa kaut kādu pārejas posmu. Es arī atceros, man bija kādi 3-4 mēneši, kad tur, zini, ka tu esi homesick, ka tev pietrūks tur Latvijas ēdienas un kas tur, bet nav ko baidīties nekādā gadījumā. Un es jums varu arī atstāt savus kontaktus, tā kā droši, ja vajag kādu atbalstu vai kādu, nezinu, padomu vai pieteikumu kādai skolai apskatīties, nopietni. Jūs droši man rakstiet, es centīšos palīdzēt. Jā, paldies. Es domāju, varam beigt. Paldies, liels Tomas. Patiešām ļoti atsaucīgs. Esi pat gatavs kontaktus sadot. Un mērķtiecīgs un pilnu cīņas par. Tā kā es domāju, mēs varam lielus aplausus uztaisīt.